Labdien! Mēs turpināsim apgūt latviešu valodu. Ir cilvēki, kuriem jānoliek eksāmenu, un tas ir ļoti nopietni, bet mēs turpināsim savā tempā, bez stresa, nekādu stresu nevajag, jo viss būs kārtībā, jo stress tikai pasliktinā jūsu stāvoklī. Es domāju, jūs saprotat, ko es pateicu. Ja nē, es varu tulkot, ja? Man vienmēr būs jānoliek. Мне все равно нужно будет сдать, положить, сдать, как бы сделать это, да, положить. Jānoliek. Man būs jānoliek. Мне нужно будет сдать. Tā. Tad mēs savā tempā nestresojam, viss būs labi. Es obligāti nolikšu экзамену, обligāti nolikšu. Я обязательно сдам экзамен. Ja? Tā, labi, nākošajā video es obligāti, ja обязательно pastāstīšu par tiem cilvēkiem, kuriem jānoliek būs A1, A2, B1. Ja? Es obligāti viss izskaidrošu, lai jums nebūtu стреса. Ja? Я обязательно в следующих видео расскажу для тех, кто будет сдавать A1, A2, B1 un B2 varbūt. Ja? Tā ir 4 video, tāpēc, ka tur ir, principā, tur visi ir vienāds, ja? Tur visi ir vienādi. Там все одинаковое, vienāds, dažāds, ja? Одинаковый, разный. Vienāds, dažāds, одинаковый, разный. Bet tomēr es domāju, ka es dalīšu, делить, разделить. Es dalīšu, я разделю эти видео, и каждый может посмотреть, да? Savā tempā. Es vienmēr teicu visiem saviem skolāniem, ka nevajag stresot, nekas, viss būs kārtība. Tikai jāatcerās, только нужно помнить, ka katru dienu mēs atkārtojam valodu. Mēs atkārtojam valodu katru dienu. Мы каждый день повторяем язык. Повторение – мать учения. Помните, есть такая поговорка. Un atkārtojam pirmkārt. Es uzskatu, uzskatīt, считать. Es uzskatu, я считаю, ka katru dienu vismaz, всего-то немножечко, хотя бы vismaz 17 minūtes dienā. Pietīks. Jā, 17 minūtes в день достаточно. Atkārtojiet, atrodiet sev laiku, найдите это время, atrodiet vismaz 17 minūtes, bet katru dienu. Ja? 17 minут найдите себе, пожалуйста, каждый день. Ja? Vai no rīta 17 minūtes agrāk. Ja? Ceļamies augšā 17 minūtes agrāk. Встаем на 17 minūt раньше. Mēs mācāmies. Otrais, tas ir pirmais bija, ka katru dienu pamazītiņam, bet katru dienu, ja, понемножечку, но каждый день такие.
Ja? Bet otrais ir katru dienu klausīsim kaut ko latviski. Ja? Nu, vismaz, es nezinu, 10 minūtes. Nu, es nezinu, ziņas varat klausīties, bet ziņas es saprotu, ka tur ir tik daudz stresā mūsu ziņas, ka es jau sen neskatos nekādas ziņas. Es neskatos, man neinteresanti. Ne, manā pasaulē viss ir kārtībā, ja? Un man neinteresanti, kas tur ir, kaut kas tur, kādas, nezinu, tur. Vispār ir ārprāts ziņās, ja? Es neko negribu zināt. Nu, tā ir mana pozīcija, varbūt jums ir cita, es saprotu. Bet, protams, ka ziņas ir daudz stresu, varētu klausīties kaut kas skaisto, ja labo arī ir tādas ziņas. Varētu klausīties manas video, lūdzu, manā kanālā Jelena privātstundas, ja, YouTube, ja, tad varētu klausīties tur, ja, vismaz 10 minūtes, bet katru dienu, ja, jāklausās kaut kās latviešu valodā, ja, saprotat, tulkošu, перевожу. Каждый день по 10 минут нужно что-то слушать. Ja? Nu, un, protams, kā es uzskatu, kā jāparunā. Ja? Nu, vismaz, es nezinu, 5 minūtes, bet jāparunā, lai mutīte strādā, ja, mums jāparunā, поговорить, jāparunā vismaz 5 minūtes. Atrodiet sev draugu latviešu draugu, atrodiet sev kādu kaimiņu. Jums visiem ir kaimiņi. Mums visiem ir kaimiņi. Mēs dzīvojam gan mājās, gan privātmāja, gan dzīvoklī, ja, bet mums visur ir kaimiņi, lūdzu. Labrīt, Klau, kā tev iet? Man viss ir labi. Kā jums iet? Kā jūsu veselība? Jums ir